sveiciens atpilnā YouTube kanālā, kā arī sveiciens šajā super agrajā rītā. Pulkstens ir bez 5:07 un es tagad došos uz strādaņiem. Esmu rīktīgi visa aizpēpusi, jo es tik slikti panākt gulā. Es nezinu, vai esmu vienīgā, kurā ir tā, ka ja tā no rīta jāatcerās daudz agrāk nekā tu parasti celēs, tad tu vienkārši visu nakti grozies un nosties augšā un ar baili nokavēt to modinātāju. Es dodos arī tagad pie ārsta, tas vēl tādu papildus stresiņu redīja, bet jā, brauksim jau izties, kad mans plānotais braukšanas laiks ir drusciņi ilgāks nekā es vakardien to skatījos, tāpēc pēc tam pastāstīšu, kurien es braucu. Mašīnu nopirkoju, tagad Ašausolī eju uz strādaņiem, un ja jūs redzētu man iepriekšējā vlogu, tad es minēju to, ka es novembrī došos pie dermatologa, veikt tādas biopsijas, gan neesmu pārliecināta, man to darīs jau šajā reizē, visticamāk tā no sākuma būs tikai konsultācija. Varbūt pat labāk bija, ka man likās, ka būs tikai konsultācija, jo es nepaspēju sabīties. Man veic arī ādas biopsiju. Es tagad aiziešu līdz saviem vecākiem, jo man ar mammu ir tālāk šodien plānu visādi, un tad, kamēr es taisīšos, jums pastāstīšu savu pieredzi. Čau, Keita! Tā jau pilnīgi cita seja, vai ne? Es nepaspēju pie vecākiem neko uzfilmēt, jo tā kā man bija jāsteidzās, šodien tiešām visu dienu ir vienā skriešanā, tāpēc, ka man bija jāpaspēj mamma aizvest līdz viņas pierakstam, un tagad es viņu pagaidīšu nedaudz, un mēs kopā brauksim uz Akropoli Alfa. Man ar viņiem ir Black Friday, jeb Melnās piektdienas ietvaros sadarbība, un parādīšu, kādu piedāvājumu ir aktuāli šajā melnās iepirkšanās nedēļā. Man mamma palīdzēs uzfilmēt pāris klipiņus, pat tās pavadīju vēl saskaņojot veikalus, uz kuriem es došos, un tekstus vēl pieslīpējot, tā kā, ja jūs vēlaties redzēt šo video, tad es būšu ielikusi linku aprakskastītē uz to. Sorry, es tagad pārgāju uz telefonu kameru, jo man ir izlādējusies tomēr manas kameras baterija. Man šķiet, ka es ieliku uzlādēto bateriju, bet ne, es ieliku to pustukšo, tā kā šī diena jau ir iesāksies riktīgi haotiski. Tas droši vien tādēļ, ka es aizgāju gulēt ap 2 naktī, jo es ilgi nevarēju aizmigt, un tad, protams, man bija agri jāceļās, un, kā es tā minēju, vienkārši grozījos un mocījos, un esmu gulējis aptuveni 4 stundas, bet ir ies. Kā es tā minēju, tad man patiešām pat īsti nebija laiks sabīties, jo man tiešām nešķiet, ka man šodien taisīs biopsiju, un arī tagad es zvanīju reģistratūrā un teicu, nu, kad ar daktaru izrunāsiet, un visticamāk tas būs nākamajā tā kā pierakstā vai kā. Bet viņi uzreiz tā kā, ok, ejam uz procedūru kabinetu, un ādas biopsijā, principā, tā kā paņēma ādas fragmentu, un man tagad ir jāgaida 3-4 nedēļas, līdz būs rezultāti, tā kā turam īkšķi, lai viss būtu kārtībā, jo it kā jau teorētiski šīta procedūra nav nekas vispār biedējošs, bet tā kā es nezinu, saskatījusies kaut kāds Grejas anatomijas vai Dr. House vai ko tam līdzīgi, tad liekas, ka biopsija tas ir tā kā, Jā, es jums varu aši parādīt, kā izskatās man šīta vieta. Tad lūk šeit plāksterīts. Plāksters man ir jāmaina katru dienu, kāds 5 dienas laikam, bez fiziskām aktivitātēm un bez vannām un basēniem tā tālāk un tā tālāk. Ja tu vēl neredzēji to video, kurā es nedaudz vairāk pastāstu par šo, tad man principā pirms 2 gadiem šeit vietā rādītāji parādījās tāds neizskaidrojams pleķis, kas palika tumšāks, un tagad arī pamainījis nedaudz formas. Esmu bijusi pie vairākiem dermatologiem konsultēsies, un tad jā, pēdējais solis šajā gadījumā, lai tiešām saprast, kas ir un kā, tad bija uztaisīt šo te biopsiju. Jā. Tas vismaz ir izdarīts, tā kā, nav par to vairāk tagad jādomā, tagad viss mieriņš, nav jāstreso, pēc tam visu redzēsim, visu domāsim. Mamma, esmu atbraukuši līdz Akropoli Alfai, un nosāk vajadzēsim pārēst, vai ne? Ir. Uz līdīgi pēc plānkulkām. Es lieto vienmēr ņem siera un biespienu pankluciņu un kefīru, protams, arī. Man filmēšana šobrīd noda pilnā sparā, bet jums vēlēs aši parādīt šo apģērbu komplektu. Man tik ļoti iepatikās šī krāsa kombinācijas. Es zinu, ka zaļā man mīļākā krāsa, bet ar šo bēšīgo konča. Es nepatās iepirkos tā grāti, jau pāris Ziemassvētku dāvaniņas, un tagad mamma cenšos pierunāt nopirkt mājiņas. Viņai tā iepatikās, vai ne? Jā. Tā vajag, mammaņa. Viena lielāka un viena mazāka. Un mājiņas dodās mājās. Labs darbiņš, kas padarīts. Esam visu safilmējuši. Baigi raiti īstenībā šoreiz gāja, vai ne? Man bija ritīgi sarakstīts visu, ko kurā veiklā. Esmu arī iepirkušies. Mammiņa tā būs mājiņas. Un silta cepurīti varam ātri parādīs, lūdzu. Mēs rezervadā atradām mammai ritīgi feina vilnas un alpakas vilnas cepurīti. Sastāvā tur arī viss kaut kas cits.
Bet pa 15,99 tā būs siltsāpē. Beidzot. Vai ne? Jā. Un tagad mēs mamiņai aizbrauksim līdz VF kultūras pilī. Aiziesim apskatīties izstādi. Jā, bet es tev gleznotāju nevaru atcerēties. Aleksandrs Aleksais. Mēs uz ekrānu uzlikšu ainavas, ja? Jā, kaut kādas Rīgas ainavas. Jā. Aiziet šo izstādi ceļš, ja patīk ainavas un pilsētvidas ainavas bija tik interesanti redzēt Rīgu no dažādiem skatpunktiem, no dažādiem leņķiem, to māksliniecisko redzējumu, jo Rīga ir skaista, bet tas, kā viņš ir parādījis Rīgu, man liekas, bija wow. Tā kā līdz 12. janvārim un pie reizes izteigāt arī VF kultūras pili, tu tur vēl neesi bijis, jo arī ļoti skaisti atjaunot. Mam jau nevās mājās un es arī došos, bet pirms tam es vēl iebraukšu depo, jo man vajag šo to advents vainiciņu vēl nopirkt. Pirms depiņa es vēl āšu piestāvu tiekā, jo tas ir tas, ko es aizmiršu nopirkt altā pēc operācijas plākstarīšu. Godīgi sakot, ja no sākums vispār tā kā nejūt nekādu atšķirību dzīvē vai sāpēs vai ko, tad tagad pēc kādu laicīgi, kad ir jau izgājis ārā tas kaut kāds pretsāpju līdzeklis, ko man iešpricēt, tad tagad var drusciņus jākusāt. Depiņā man vajag nopirkt vainiciņu pamatni, kā arī eiklat lapiņas cerams, tur būs arī kāds cits lapiņus un arī varbūt kādas bumbiņas sarkanīgos, to un šogad būs vainiciņš sarkanīgā tematikā. Man dievs, ir jau tulpītes. Paskaties, cik tās ir skaistas. Es ir dzirdēt man, kad es teicu, ka man vajag depiņā tikai viena pāris lietas. Rezultātā, un 35 eiro vēlāk, es nopirku ne tikai pāris lietas, bet, piemēram, arī briedi. Es mājās uztaisīšu tādu mazo holu. Es nenopirku beigās eiklipu, jo 11 eiro man šķita tā kā bišķiņ daudz. Tāpēc man likās, ka es iztikšu ar skuiņiem, piemēram, no laukiem, no meža, un vairāk spiedīšu uz dekorācijām, un tur es arī vairāk iztērēju naudu, tā kā mājās uztaisīšu tādu mazo holiņu. Tiekamies! Es biju ļoti optimistiski, tad, kad es teicu, ka es aizbraukšu mājās, taisīšu holu, jo realitātē es aizbraucu mājās pārēd vakariņas, un es biju tik ļoti pārguris pēc piepildītās nedaudz, kā es te minēju, haotiskās dienas. Es tā arī nelielā rīta pārdzīvojumu ar biopsiju, jo es tā nebiju gatava, un starp citu par šo te biopsiju runājot, tad es tajā dienā nomainīju savu to plāksteri. Un es paskatījos, kā man izskatās tā vieta, un ir tā, ka es spēju paciest, ļoti dažādus skatus, pretīgus skatus, sāpīgus skatus, nepatīkamus skatus, asins, tā kā diezgan ok viss tas man ir, bet tagad es ieraudzīju sev to vienkārši caurumu vēdrā un bija tāds, bišķīt sāk tā kā, neteiksim, ka reibt galva, bet tāda dizzy sajūta parādījās, tāda viegli, tāda, ok. Nevar nekādīgi to izskaidrot, jo tagad esmu pēc pāris dienām esmu mainījusi vēlreiz, un es vairāk tā nejūtos, bet tajā dienā varbūt vienkārši bija visa kā par daudz, bet Deizija uztaisam holu ar lietām, kuras es nopirku, vai ne? Un viena no tām jau var redzēt, man aizinu, kuras tas ir, lūk, šis burvīgais briedīts depo tikai par 13,99. Man liekas, ir riktīgi labs darījums. Holu mums pievienojas arī Aurēlija. Čau, Aurek un Deizija iepriekšēji višņakarē visu maisiņu, jo tur ir viena suņu mantiņa arī iekšā. Deizija! Bet jā, tad vēl viena lieta, kuras nopirku depo, ir lūk šī te vainiciņa pamatni, kur es izmantošu advents vainiciņu. Uztaisīšanai tā, protams, mans palvs ir visur, kur vien iespējams. Man liekas, 23 centimetri. Deizija! Nopietni, tev tagad interesē šīs te mantiņas, ja? Tā arī nav. Tā nav suņu mantiņa, draudziņa, tā ir eglīša mantiņa, kur es, starp citu, izmantošu savā durvju vainiciņā, tā, kur man palika vēl trešās, vai arī eglītē, jo es jau minēju to, ka man šogad būs sarkanie akcenti. Bet, durvju vainiciņu šodien gan es netaisīšu, bet šodien es uztaisīšu advents vainiciņu. Protams, to arī visu jums parādīšu. Tad vēl es nopirku, lūk, šādas
Saulī, tā mantiņa nav tev. Es nezinu, ko lai es tev vēl pasaku, bet tā mantiņa nav tev. Es nolikšu viņu maliņā. Labi, es parādīšu. Nī. Kā lai es jūs stāstos šo te mantiņu ieraudzīt taigrā un iedomājos par savu vecāku sunu Keitu, kur jūs redzēt arī video sākumā, jo viņai ļoti patīk mīkstās mantiņas, viņai patīk rūpēties par tām, un tad es ieraudzīju šo sunītu, un tas pīkst, bet es nepīkstināšu, jo tad Deizija vienkārši traka paliks. Palk pie lentītēm? Jā, tad es nopirku lentītes Oldepo, arī vainziņiem, eglītē, citām dekorācijām. Nopirku arī lūk šādas te sarkanas bantītes, arī lūk šādas te sarkanas vienkārši eglīšu bumbiņas, arī visticamāk vainziņām. Lūk šādus te sarkanus ziedus, puķus, arī lūk šādu te vienu lielu. Es nezinu, vai to es izmantošu, vai kaut kur vienkārši istabā uzlikšu kā dekorāciju. Jūs jau zināt, man patīk viss tematiskais, viss, kas ir saistīts ar svētkiem, tā kā it's all me. Jā, ļoti iespējams arī vainziņā. Bet visticamāk durvu vainziņā. Tur es šogad gribu uztaisīt tādu riktīgi lielu un tādu krāšņu. Nu, redzēsim, vai man sanāks. Tad vēl tā igrā neskaitot tos, kurus rādi iepriekš, tos vairāk necilāšu sodāk. Man te vienkārši apēdīs bez sāls. Es nopirku lūk šādu Ziemassvētku dāvanu. Jaunākiem brāļdēliņiem tas ir spēļu kafijas automāts. Un tādas pēdējās divas lietas arī sarkanas Pepko. Es nopirku lūk šādas te mīlīgas sēnītes. Man liekas, sajies riktīgi smuk kopā viss sarkanais. Sarkanīgā tematikā, es laikam baigi automāts pļāpāt, vai ne? Un arī lūk šādas vienkāršas eglīšu mantiņas, arī priekš vainziņu. Un runājot par vainziņu, tad ejam uz virtuvi savu ierasto vainziņu veidošanas, pīšanas staciju. Un uztaisim šī gada advents vainziņu. Jūs iedomājaties, es runāju par vainziņu pīšanu, par Ziemassvētkiem, bet paskatieties, kas man vēl ir uzziedējis. Šī noteikti ir pēdējā dālī, jo visas dālīs tagad griezījuši, nu es te ir izdzīvojuši pat sniegu, gan garāžā, un garāžā arī uzziedēja pēdējais zieds. Paskatieties, cik skaisti. Bet vairāk par tematiskākām lietām runājot sveiciens atpakaļ manā mazajā rūtīšu darbnīcā. Ķeramies klāt vainziņā. Making our Christmas memories. Tad pulkstens 3 jau ir tik tumšs reāls noslēgums, bet es esmu tad sagriezus pāris no zariņiem, kurus izmantošu vainziņu pīšanā, un tad šeit esmu izlikusi visu, ko es izmantošu. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Vainziņu pamatu es nu pat tās pabeidzu. Lūk, šāda tā izskatās ar dažādiem skujiņiem, bet tagad pirms es ķeros klāt izdekorēšanai šī vainziņa, es pabeigšu samontēt iepriekšējā vlogu, kas ir mans un mammas vidzemes ekskursijas video. Man ir vēl pāris detaļas jāpieliek un jāuzliek eksportēties, tā kā izdekorēsim pēc brīdiņa. Video ir samontēts, video ir pabeigts un uzlikts arī jau eksportēties, un man vēl ir jāuztais arī titulu bilde un apraksts un nosaukums un tā tālāk tādas mazās detaļas, kas īstenībā prasa diezgan daudz laika. Tā padomāju, jau esmu par to arī runājis iepriekš, ka tā kā vienkārši klipu sagraizīšana un salikšana secībā ir pats tā kā mazāk laikietilpīgais process visā video montēšanā. Visvairāk laika prasa tieši detaļas, dažādas skaņas elementi, uzraksti, kaut kādas animācijas un tā tālāk un tā tālāk. Un man ir nereāli liels prieks, ka savā advents kalendārā konkursu vlogā es saņēmu arī daudz atzinīgas vārdus saistībā tieši ar šo tehnisko pusi. Tāpēc man video montēšana vienmēr prasa tik ilgu laiku, jo es tiešām tā kā līdz vissīkākajai detaļai cenšos padarīt šo video pēc iespējas jums skatāmāk un baudāmāk. Un vēl viena lieta, es fiziski vienkārši nevarēju atbildēt uz visiem komentāriem, kurus saņēmu pie šīta konkursa video. Un es savos storijos jau minēju to, ka jā, es prasīju no jums atgriezenisko saiti un jums bija kaut kas jāieraksta komentārā, bet tas, ka es saņemšu tiešām tik jaukus, tik aizkustinošus vārdus, tā kā tiešām vienu dienu es vienkārši lasīju un raudāju. Tiešām tāds prieka pateicības asars, tāpēc es tiešām vēlos pateikt milzīgu, lielu, mīļu paldies, un šodien arī jūtos emocionāli, tāpēc
Tāpēc, jā, šie te vārdi tiešām ļoti daudz nozīmē, tie motivē, tie iedvesmo turpināt veidot šos video, jo, kā es to minēju, tas ir laikietilpīgs process, un, protams, pirmkārt es to daru vienkārši, lai man būtu arī savs tā kā atmiņu arhīvs, tā ir pati foršākā lieta, veidojot saturu YouTube, es varu atskatīties uz dažādiem saviem dzīves mirkļiem, un otrkārt, protams, tā ir šī atgriezniskā saite no jums, ka es kaut kādā veidā varu jūs varbūt iepriecināt, iedvesmot, uzlabot varbūt jūsu dienu. Komentārs bija viens, kur bija rakstīts, ka es esmu šī cilvēka, vai man video ir šī cilvēka miera osta, un tas ir tā kā bedus manai dvēselē, tā kā tiešām sirsnīgs, milzīgs un mīļš paldies. Un otra lieta, par kuras vēlējos ar jums parunāt, jo decembris manā YouTube kanālā vismaz pēdējos 2 gadus ir bijis par un ap vlogmas, un jā, jautājums, vai šogad es filmēšu vlogmas, un tad tāda īsā atbilde, un es to saku tiešām ar tādu smagu sirdi, ir nē, šogad vlogmas sērija izpaliks. Varbūt tik ļoti daudz tā kā neiedziļināšos detaļās, kāpēc. Ja jūs redzētu, piemēram, arī šo te adventas kalendāru konkursu video, tad video beigās es nedaudz updatēju par to, kā man iet, kā es jūtos, un šis lēmums pie manis noteikti nenāca viegli, jo es arī tad, kad lasīju šos komentārus, to, ka vlogmas video ir tie, kurus jūs gaidat, kur jums ļoti patīk, kur jūs mīļākie, vai kuri varbūt veido vai pastiprina šo svētku sajūtu jūsu mājās. Tad, protams, man ir nereāli, tiešām nereāli žēl, ka es nevarēšu jūs iepriecināt ar šiem te video. Un arī pašai priekš sevis ir žēl, jo šie video ir viena no maniem mīļākajiem, kurus filmēt, bet tie ir ļoti laikietilpīgi, kā jūs to varat arī noprast. Un šobrīd, kā es to minēju, arī tajā video, kurus es laiku izmantoju kā referents, bet es vienkārši negribu atkārtoties. Anyway, šobrīd ir tāds visai izaicinošs posms manā dzīvē. Es ticu, ka jūs noteikti varat saprast to, ka publiski ir arī grūti runāt par dažādām tēmām, bet tāpat laikā es tā kā vēlos jūs updatot un gribu, lai jūs zināt tā kā kas un kā, bet tāpat laikā man ir tāds. Un iespējams, jūs esat pamanījuši, ka esmu tāds riktīgs oversharer cilvēku tips, tāpēc ļoti bieži man video ir tik ļāpīgi un tik garu, un gribās tā kā paskaidrot visu, un lai visi mani saprot un izskaidrot līdz sīkākai detaļai, bet tā kā nevienmēr tas ir vajadzīgs. Un tāpēc es arī vienmēr saviem video cenšos jūs iepriecināt un iedvesmot, un, protams, dzīvē ir tās maliņas un garoziņas un tā tālāk. Un arī es esmu tikai cilvēks, bet jā, es tik un tā centīšos vismaz kaut ko iefilmēt šajā skaistajā svētku gaidīšanas laikā. Es gan neko nesolu, neko neapsolu, tā kā redzēsim kas un kā, bet man ir ieplānot 2 ļoti forši izbraucieni decembrī, kurus es ļoti ceru, ka izdosies arī uzfilmēt, samontēt un arī jums parādīt, tā kā tā, mazāk pļāpas, vairāk darba. Šis te bija mazais updates. Es dodos atpakaļ uz virtuvi, pabeigt svētku vainagdziņu. Es ceru, ka vismaz šis te svētku vainagdziņš kaut kādā veidā radīs jums šo te svētku sajūtu. Tā kā, jā, es tiešām jūtos pat tā kā nedaudz vainīga, bet atceramies primāri un galvenokārt vienmēr saudzēt sevi. Tiekamies virtuvē. Tā, man būs asistents Mikijs, vai ne? Palīdzēs man pabeigt vainagdziņu. Man jāsaliek svecītes un arī sarkanie un zeltkrāsas akcenti. Miki, nē. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, ir kaut kas, kurus parasti nemāk apstāties, tad tas ir dekorēšanā, bet viss tagad es lieku punktu uz I, un mans adventas vainagdziņš ir pabeigts. Ļoti patīk, kādu vieglumu piešķir vainagdziņam lūk šīs mazās bantītes un arī tie zelta elementi. Katrā ziņā esmu ļoti lepna un ļoti gandarīta, un svētdien aizdedzināsim jau pirmo svecīti. Nu, kaut kā tā, mēs ar Auriņu sakam jums atā un sakam ļoti lielu un mīļu paldies, ka noskatījāties šo video. Es jums novēlu ļoti skaistu, mierpilnu, radošu un priecīgu svētku gaidīšanas laiku. Tā man jau visur atkal ir spalvas. Auriņa sūta bučus pavisam noteikti, un tad tiekamies nākamajā video. Atā!